Rūpējies par fabriku, nevis par produktu. Jā, tieši tā. Es zināju, ka es vienkārši gribēju būt kopā ar viņu. Kad man nav sajūta, ka man kaut kur jābūt, vai kādam es kaut ko esmu parādā, vai kaut kā tur man pēkšņi sauc uz darbu. Un es ļoti gribēju vienkārši būt ar viņu kopā. Un tad es arī viņu biju kopā, un tas pasakāns laiks, un man tā patika ar viņu vienkārši skatīties uz viņu, saprast, ko viņš saka, kas notiek. Es ar viņu, viņš ar mani, ar tēti. Mēs izstrādājām savu to sistēmu, kā mēs tur, ko mēs darām, jo pamatā pašā sākumā bija tā, kad mēs nospraudām robežu, kad Oskars tā kā iegulda manī, un viss, kas ir manīs, iegulda bērnā, un mēs tā uz riņķi gājām. Viņš nebija tas, kas atsevišķi gāja pie bērna. Viņam nebija tāda uzdevuma. Viņš tā kā vairāk rūpējās par mammu, lai mamma var parūpēties. Jā, viņam bija pilnīgi uzdevums par mani. Ja tu esi labs uzņēmējs, tu rūpējies par fabriku, nevis par produktu. Jā, tieši tā. Protams, ka šādi. Necīgi. Jūs sapratāt, ja? Rūpēties par fabriku. Vīri. Un tad baigi labi tas gāja tad ar ritenim, bija spēks, es devu bērnam, bērns un laimi viņam, un tad mēs tur tā sinerģijā.